Mani sauc Māris Kalniņš, un jau 30 gadus es esmu Talsu novada Vandzenes pagasta iedzīvotājs. Jau no 1800. gadiem mūsu Kalniņu dzimtas saiknes ir saistītas ar Talsu novadu, īpaši ar Vandzenes pagasta sārājiem. Protams, bija padomju laiki, bija vācu laiki, bija Sibīrijas izsūtīšanas manai dzimtai. Un atgriežoties 90. gadu sākumā šeit, Talsu novada Vandzenes pagasta sārājos, mēs sapratām, ka mēs šeit dzīvosim, un mūsu ģimene, mani bērni, šeit augs, dzīvos, mācīsies un strādās. Jau 10 gadus mēs nodarbojamies ar kaņepju audzēšanu, no kuras mēs iegūstam dažādus produktus, kas ir ļoti vērtīgi mūsu uztura lietošanā. Es pats ļoti labi saprotu un zinu, cik svarīgi atbalstīt uzņēmēju darbību un atbalstīt mūsu vietējos un mazos ražotājus. Es noteikti gribētu veicināt kooperācijas centru izveidi Talsu novadā, lai mūsu mazie mairažotāji būtu atpazīstami ne tik vien Talsos, bet arī visā republikā un arī ārpus mūsu valsts. Zaļo zemnieku savienība noteikti ir tā partija, kas spēs saliedēt mūs, lai mēs spētu attīstīt mūsu novadu. Tāpēc aicināšu visus nākt uz vēlēšanām 7. jūnijā un dot savu balsi par mūsu attīstītu Talsu novadu.